Čau! Šī nedēļa solās būt diezgan piepildīta un diezgan interesanta. Tagad man ir patiesībā jātaisās un jādodas uz interviju. Man priekš skolas ir nepieciešams nointervēt jomas profesionāli, un esmu izlēmusi kopā ar savu kursabiedrini intervēt fotogrāfi. Es ticu, ka viss būs forši un mums ļoti labi viss izdosies, bet tavadās uztraukums vienmēr ir un šobrīd arī. Tā, es tagad krāsojos, un kaut kā galīgi mans pulkstenis nojuka. Man aprēķini tajā, cik man ir daudz laika, man vēl ir jāpaspēj paēst. Tā kā, jā, ir diezgan ļoti jāskrien. Bišķiņ tagad uzfrišinu savu ģīmīti, lai neizskatos kā tikko no gultas izrāpusies. Bet tam arī nav nekāda vaina tā dažreiz izskatīties, bet nu tomēr es dotos intervēt cilvēku un gribās izskatīties tā, ka es esmu gatavojusies šim. Vēl es nezinu, ko lai velk, jo it kā ārā spīd saule, bet tomēr ir rudens un tas laiks ir tāds nedaudz dzestrāks. Varētu kaut kādu kleitiņu uzvilkt smuku. Es vispār šodien ļoti priecājos, ka ir labs laiks, jo tad mēs varbūt varētu interviju veikt ārā, kā arī man nav lietussarga. Vispār, kur var nopirkt smukus un izturīgas lietussargas? Man bija viens smuks lietussargs, bet viņš sarūsēja, un es nezinu, kur tagad, lai es dabūnu jaunu vietā. Lūdzu, rekomendējiet man vietas, kur var iegādāties izturīgus un smukus lietussargus. Mēs šodien gribam blašu, vai mēs negribam blašu? Bišķiņu uzliksim tādu. Es pat īsti nevaru saprast, vai man piestāv tā kā man izskatās svaigus ārtums vai nepiestāv. Tāpat kā es nesaprotu, es nevaru atrast tā kā lūpkrāsas, kuru man piestāvētu. Man vienmēr šķiet, ka es izskatos, neizskatos labi ar lūpkrāsu. Vai es neesmu atradusi savu toni, kurš man piestāvētu, vai arī es nezinu, man vienkārši nepiestāv lūpkrāsa. Jā, ar make-up šis būtu viss. Man ir jāizķemmē skropstas vienīgais. Jau pakritušas nedaudz skropstītes, bet jā. Iešu nedaudz iztaisnot matus, un tad izdomāsim, ko man vilkt. Ok, tātad esmu saģērbusies, šis ir mans outfits. Esmu pēdus, sataisījusies un drīz vien dodos arī uz interviju. Man ir ļoti liels stress patiesībā, un viņš paliek arvien lielāks un lielāks. Es domāju, ka viņš nenorimsies līdz brīdim, kad es satikšu šo te fotogrāfu. Tā kā, jā, tur tikšas, lai man izdodas intervija un viss norit tā kā plānots. Ceru, ka mani var dzirdēt, bet man beidzās intervija un tagad dodos mājās. Es zināju, ka viss būs labi un tiešām tā arī bija. Viss bija ļoti superīgi. Esmu ļoti apmierināta ar to, kā mums gāja, un es ceru, ka arī tad mūsu gala rezultāts būs labs. Tā kā, jēj! Labrīt! Šodien ir otrdiena, 17. septembris. Es esmu sataisījusies, lai dotos uz skolu. Šodien man ir 2 lekcijas. Dosimies tūlīt uz lekcijām. Man ir viens mežonis, kas koš kājās, to parādīšu. Reku mazuļš mežonis. Mežoni, tev ir kas sakāms? Tātad es esmu mājās no skolas. Es paēdu, tagad ēdu savu snaku. Šodien skolā mēs ķērāmies klāt pie tām intervijām, kuras mēs sākām taisīt transkriptu. Ļoti smieklīgi bija, jo pieņemsim visas tās programmas, kas ierunātu audio pārvērš tekstā, tad, jā, viņi uztver kaut kādas dīvainas frāzes, un tad bija ļoti, ļoti smieklīgi kaut kādi momenti. Skolā bija tīri fajn, nekas tāds. Tagad nedaudz vajag pastrādāt, un
Šodien kā nav nekāda baigo plāna, tāpēc nezinu, vai baigi sanāks kaut ko no šodienas vēl parādīt. Varbūt rītā kaut ko padarīšu, ko es jums varēšu parādīt vēl. Varbūt tiekās rītā. Hello! Šodien bijusi tāda, neteiksim, ka slinkāka, bet tāda nedaudz garlaicīgāka. Tāpēc šovakar es esmu izlēmusi, ka es varētu sakārtot māju, par cik man ir ļoti reti tādi vispār vakari un dienas, kad ir laiks un spēks to darīt. Tad es izmantoju katru izdevību, kad tāda ir. Re, kur atnāca draugs mūsu mazais. Jo, saka čau. Viņa jau ir pieradusi pie tā, ka es viņu murcu agrāk, viņa neļāvās vispār šitā te nāk klēpī. Tā kā vienkārši samierinās ar to, ka es gribu viņai dot mīlestību. Es domāju, mēs varētu iztīrīt māju un palasīt vai patamburēt, vai arī paeditot video. Tad redzēs, bet sāksim ar mājas tīrīšanu. Atņemiet man putekļsūcē, tāpēc, ka es esmu sākusi sūkt līstītes, ja? Esmu nonākusi tik tālu. Es vienkārši ļoti priecājos, ka mēs beidzot nopirkām putekļsūcē, jo, jā, mums ļoti ilgi nebija putekļsūcējs, un tagad es izpaužos. Kad vien varu, tad es sūcu, jo es esmu laimīga, ka beidzot ir putekļsūcējs. Tā, nu tagad māja beidzot izskatās kaut cik labi. Pagāja diezgan ilgs laiks, nezinu, cik ilgi tīrīju, bet tagad ir laiks vakariņām, tāpēc mēs taisīsim vakariņas, un šodien mums ir plānā uztaisīt tortillas. Labrīt, ir ceturtdiena. Es esmu tikko pamodusies, bet vienkārši nevarēju jums neparādīt to, kāds ārā ir. Vienkārši pasteidies. Tik skaisti ārā, tik skaista migla. Tātad tas bija tāds diezgan random dienas sākums. Es vienkārši guļu, man zvana draugs un saka, ka viņš ir aizmirsis smaku un ka man viņam ir jāaiznes smakas. Es tagad atnācu mājās, domāju, uztaisīšu brokastis. Un tad man ir jāpastrādā un nedaudz jāpamācās. Man tagad šitās 2 dienas uz skolu nebija jāiet, bet tāpat tās ir lietiņas, kas ir jāpadara. Pagaidām dienas pirmajā pusē man nav plānu, otrajai arī vēl nav, bet es ceru, ka izdosies kaut ko izdomāt, lai gan man ir interesantāk, gan jums ir interesantāk. Es izdomāju, ka brokastīs šorīt es ēdīšu augļu salātiņus ar grieķu jogurtu, un mēs dzersim ospatoto kafiju, nevis parasto. Nu, par cik ir brīvdiena, mēs varam atļauties uztaisīt nedaudz neikdienišķīgāku rīta dzērienu. Tā, nu šeit manas brokastiņas. Labu apetīti! Mēs izdomājām, ka aizbrauksim pastaigāties uz Mangaisalas molu šovakar. Šodien solās būt diezgan piepildīta, un es jau pāris lietas esmu izdarījusi, es esmu pastrādājusi. Un tagad man ir plānā aiziet uz veikalu, jo es šorīt pamodos un iedomājos, es varētu uzcept kanēļu maizītes. Neskatoties to, ka šī ir vispiepildītākā nedēļa diena
diena nedēļā. Es domāju, ka šodien ir īstā diena, kad ir jācep kanēļmaizītes. Es pagājuši gadu cepu, bet man viņas nesanāca ļoti garšīgas un pufīgas, tāpēc, ka es mīklu ņēmu jau gatavo, bet šodien esmu izdomājis, ka es varētu pat uztaisīt mīklu. Neskatoties to, ka man ir šodien lekcija vēl, man vēl ir jāpastrādā, man vēl ir fotosesija, un pašā vakarā ir pirmā kursa tā kā iesvētību pasākums. Tieši šodien es izdomāju, ka būs īstā diena, kad uzcept kanēļmaizītes. Bet jā, tagad pirmais uzdevums būs aiziet šādā paskatā uz veikalu, jo es negribu ņemt tagad ārā matus, jo man tikai pašā vakarā ir pasākums, un es negribu, lai man jau viņi iztaisnojās. Tāpēc, jā, šis būs foršs pasākums aiziet uz veikalu šādā paskatā. Bet man veikals ir tepatās pie mājām, tā kā nebūs tik traģiski, bet tāpatās tam vajag saņemt drosmi. Dodamies. Kur paskatieties, ko mazā pēlīte pēcita čūči. Jā. Bišķiņ saulītē sildās. Lai gan man šķiet, ka ārā ir ļoti silta, es izdomāju, ka es uzlikšu džemperi, lai tā kā es varu salikt šitā te tās ļackis iekšā, lai neizstās tik jancīgi, jo citādāk jā, man tur vienkārši karājas. Halāta josta. Jā, es taisu šo ar halātu jostu, jo esmu sapratusi, ka man tā vislabāk patīk, tās lokas kā izskatās. Bet jā, šādā paskatā iet uz veikalu. Nav nekas traģisks, bet, tā patās. Izstās smieglīgi. Un ja man tās ļackis vienkārši karātos ārā, tas būtu vēl smieglīgāk. Tāpēc es labāk sakarsīšu, nekā iešu kā jāmpampīšu uz veikalu. Domāju, kamēr man ir pārtraukums starp lekcijām, uzlikšu nadziņus šitādus te baltus. Man nekad nav bijuši balti nadziņi, bet es ceru, ka būs ok. Vienkārši šodien tas pasākums man gribējās kaut ko uzlikt, un jā, man tagad bijuši tādi mājās, tā kā gan jau, ka būs smuki. Man galīgi neiet viss tik ātri, kā gribētos, tāpēc es izdomāju, ka es tagad uztaisīšu kanēļmaizīšu mīklu, jo viņai ir jārūks 2 stundas, un pēc tam, kad es būšu atpakaļ no fotosesijas, tad es uzcepšu maizītes. Tā kā, jā, ķersimies pie mīklas taisīšanas. Tad es skrēju uz fotosesiju, kas bija izdevusies vienkārši amazing, taču, diemžēl, pēc tam man vairs nebija laika neko iefilmēt, un līdz ar to vakara pēdējā daļa palika neiemūžināta. Tā tad ir sestdienas vakars jau. Es gan visu dienu esmu nogulējusi, un tāpēc es varbūt izskatos tāda nedaudz samurcīta. Bet vakar pirms fotosesijas es ieliku raudzēties uzrūkt kanēļmaizīšu mīklē. Es atnācu no fotosesijas mājās, un es pusotru stundu nevarēju izdomāt, ko man vilkt uz vakara pasākumu. Līdz ar to es kanēļmaizes nepievarēju vakar, tāpēc es ceru, ka tā mīkla vēl būs laba, un es varēšu tagad viņas pabeigt. Tā kā tas ir mans šī vakara uzdevums. Man šokar ir atbraukuši brāļi ciemos, viņi teikt aizgājuši, man draugi spēlē futbolu, tāpēc, kamēr viņi ir projām, man ir jātiek galā ar kanēļmaizēm un jāuzcep pīcas, lai mēs varētu taist pīcas, paskatīties filmu un vienkārši forši pavadīt vakaru kopā, par cik mums nesanāk tik ļoti bieži ar viņiem tikties. Tā kā jā, ķeramies pie gatavošanas.
mana virtuve ir daudz par mazu manām kulinārijas izvirtībām, tā teikt. Šeit šobrīd izskatās šādi. Man tiešām ir kauns rādīt to, kā tur izskatās, bet tā ir realitāte, ka tu centies cept kanēļmaizītes un vēl paralēli picas vienā mazā virtuvē. Tagad viss jānovāc, un kamēr kanēļmaizītes atpūšās, es uzcepšu vēl vienu picu. Un tad jau es ceru, ka puiši nāks atpakaļ no futbola, jo ārā jau ir tumšs. Svētdiena iesākās pavisam mierīgi, mēs uztaisījām no rīta brokastiņas, paspēlējām ar brāļiem pāris galda spēles, un tad puikas aizdevās uz virtuālās realitātes spēli, taču pēc tam jau bija laiks viņus pavadīt uz vilcienu, un viņi brauc mājās. Mēs ar Edgaru gan izdomājam, ka aiziesim vēl uzspēlēt biljardu, un pašā vakarā aizbraucām pabaudīt silto dienu vēl pie jūras. Un tā nu arī noslēdzās šī piepildītā nedēļa. Ceru, ka tev bija interesanti skatīties, un ja tev patīk šis video, priecāšos, ja nospiedīsi like un subscribe, un tad, lai tev super duper izdevsies diena, un tiekamies nākamajā video. Atā!